Iesakām nebija, bet citu vārdu, kā strēlnieki, protams. Gribu precizēt, tomēr tur minēja, kad es tur Budeļā 80. gadu devu tās strēlnieks dziesmas, ja podnieku brauc apkārt, precizēsim tā, ka podnieks Juris un Andrus Lapiņš, mūsu ansamblī, tas ir pirms Vilkiem vēl, Juku un Malčiešu vārdā nosauktām, deva adresi strēlniekiem, kur viņi dzīvo. Un pamatā visi tās strēlnieks dziesmas, ko mēs vilti dziedām, lielākoties lauvas tiesa ir savāds Māris Sošs. Jā, tepat viņš sēž, bikli. Viņš izveidot ansamblu un kopā man arī bija tā laima veiksme, kā jaunām čomiņam kopā ar Māru braukt apkārt pēc streķiem un savācam to dzīvo mantojumu. Un tāpēc mūsu repertuārā nav šās skaistās, ka bija pirms tam vīru kors, brašāt balsīs dziedāja. Nav arī tāds dubult kvartetos, ko strēlnieki dziedāja. Viņam bija, protams, bildēs redzams, Pāvils Jurgāns vadīja strēlnieku simfonisko orķestri. Gan Latvijā, gan vēlāk arī Maskavā, tur Reinholds Jānis. Un tā ļoti bagāta muzikālā vispār kultūras dzīve bija. Bet mēs dziedām to, ko paši strēlnieki mums deva, braucot apkārt ekspedīcijās pa Latviju. Dzīvo mantojumu un tās dziesmas, ko viņi dziedāja pozīcijās. Vai nu aizmurēja palēļas ar metenēm, ar fidiņām, kā viņi sauc, ar šmarītēm. Gan arī tās, ko viņi dziedāja ierakumos, gan mazāk, protams, vai arī hospitālē, lazaretē. Tā kā tā ir tā vienkāršā mūsu balss nav tik skaista, kā korim, bet manieri, ko mēs Māri reizējām tas strēlnieks sajūtām, to mēs mēģinām tālāk arī dot ar vilkiem. Tā lai skan šīs tas strēlnieks dziesmas. Priekš sirds uztaisīt šādas,